Tātad mēģināšu īsumā, kā jūs redzat no nosaukuma, tad par reliģijas brīvību es šeit apskatu ne tikai reliģijas brīvību, bet arī vārda brīvību un arī naida runu. Un šis temats patiešām ir izvēlēts, jo, teiksim, tās akcijas, kas ir notikušas, dažas, pret kurām ir bijuši tā kā kristieši, viņas ir saistītas ar naida runas, ar naida tā kā runu. Un otrs ar kristiešu bažām par to, cik tālu viņi var kaut ko sludināt un kurā brīdī jau tas, ko viņi sludina, savas vērtības nepārvēršās par naida runu, ka par to draud krimināla atbildība. Tad tas, ko es esmu mēģinājis izvilkt, tiešām es jūs neiešu detaļās tīri juridiski, bet tas, ko jūs redzētu, ir tad šeit tiek aizskatas 3 tādas lielās tiesības, šeit arī tad reliģijas brīvība, kā jums jau iepazīstināja Ringolds Valodis, tas nozīmē tiesības domāt uz apziņas brīvību un arī to tad iekšējā brīvību un arī izpaust to dažādos veidos. Un savukārt otra tiesība, ko ļoti saistīta ar reliģijas brīvību, arī ar vārdu brīvību, kad ik viens var runāt, teikt to, ko viņš domā un nav nekādas īpašas cenzūras. Un savukārt trešais jēdziens ir naida runa. Latvijā ir ļoti dažāds šis jēdziens apzīmēts, un ar to tiek saprasts, teiksim, ir vairāki kritēriji, ko tad saprot ar naida runu. Un viens no tiem ir, ka šī runa veicina uz vardarbību vai aicina uz vardarbību. Un, kā mēs zinām, šīs jautājums kļuva aktuāls pēc akcijas par grozījumiem Krimināllikuma 78. pantā, jo bija domāts šo pantu paplašināt to, ka naida runa ir nosodāma arī tad, ja tā ir vērsta pret personām ar dažādu seksuālo orientāciju, pret invalīdiem. Un tā baža bija tāda, ja pat tiešām kristietis vai mācītājs grib sludināt šīs vērtības, kurā tad brīdī, tad, kad viņš saka par laulības vērtību vai kad viņš saka kaut ko par homoseksuālām personām, kurā brīdī tā kļūst par naida runu. Un bija dažādas akcijas, patiešām dažādas izpratnes presē, bet, kā jau mēs teicām, mēs reālus grozījumus šim pantam arī neredzējām. Bet šo jēdzienu par to, kad aicināt sabiedrību uz šķelšanu, uz sabiedrības kūdīšanu, uz aicināšanu uz vardarbību pret konkrētām personām, kad tā neiekļaujas šajā vārda brīvības un reliģijas brīvības tā kā aizsardzībā. Un arī cilvēktiesība tiesa, tad, kad viņa ir runājusi par naida runas gadījumiem, viņa ir mēģinājusi izdalīt, ka naida runa netiek aizsargāta, un ir sevišķi, ja naida runa ir ļoti saistīta ar diskrimināciju, tad cilvēks, kurš to īsteno, nevar teikt, man ir vārda brīvība. Kā jūs redzējāt, šīs ir cilvēktiesības, jo tam ir arī nozīme un mērķis gan vārda brīvībai, gan arī reliģijas brīvībai, lai indivīds varētu pašas pausties, lai sabiedrība varētu iegūt šo informāciju, lai būtu šie dažādie viedokļi, kas ir demokrātiskai sabiedrībai ļoti vajadzīgs. Bet, kā mēs redzam, šīs viena cilvēka tiesības atturās pret otru cilvēku tiesībām, un tāpēc valsts ir kā tāds vidutājs, kas aizvien vairāk kļūst, ka valsts ir nevis tāds cenzūrētājs, bet vidutājs, kurš mēģina šīs abas tiesības, kuras sadurās, vienam vārda tiesības, otram reliģijas brīvība, līdzsvarot. Un ir vairāki kritēriji, kad šīs tiesības, kā šīs tiesības var līdzsvarot un ierobežot. Un mums arī ir Satversmes 116. pants, kas noteic, ka lai varētu šīs tiesības ierobežot, ir jābūt leģitīmam mērķim, tam ir jābūt, ka likums to paredz. Tiek izvērtēts arī par to, lai cik samērīgs ir šis ierobežojums un lai nav kaut kāds līdzeklis, ar kuru pielietojot var mazāk ierobežot, piemēram, vārda brīvību vai reliģijas brīvību. Un katru reizi, kad šādi gadījumi, kas ir praksē, aiziet līdz tiesai, tiesa iziet šo cilvēktiesību pārbaudu, lai saprastu, vai šajā gadījumā tā vārda brīvība ir tik kardināla, ka tā ir, jau pārkāp visas robežas un ir viņa ierobežojuma,
un teiksim, tas pats attiecās arī uz reliģijas brīvību. Jo, kā mēs redzējām, tiešām šīs tiesības nav absolūtas, un valsts, teiksim, tā kā šīs ir cilvēktiesības, viņas ir ļoti ideju, principu līmenī, bet valsts arī mēģina šīs tiesības aizsargāt. Teiksim, ja gadījumā kādas no šīm tiesībām tiek pārkāptas, tad par to paredzot atbildību, vai administratīvo pārkāpumu atbildību, vai kriminālu atbildību, vai civiltiesisko atbildību. Un, teiksim, tā naida runa, tiešām tas ir ielikts krimināla likumā, un tas ir tāda daudz bargāka atbildība nekā administratīvo pārkāpumu atbildību, administratīvo pārkāpumu lietās. Un to sasaistot, man nākas atsaukties arī uz Ringolda Baloža prezentāciju, un viņš nepaspēja izstāstīt ļoti daudz lietas par reliģijas brīvību, jo kristiešu reliģijas brīvība tad aizsargā arī kristiešus, bet ne tikai kristiešus, tad tas aizsargā jebkuras reliģijas, jebkuras cilvēkus pie dažādām reliģiskām pārliecībām. Bet kas ir jāņem arī vērā šo te kā interpretējot, tiešām Eiropas cilvēktiesību tiesas prakse, kas ir Latvijai saistoša daudzos gadījumos, un šie saturs, ko nozīmē reliģijas brīvība, tiek piepildīts tad, kad ir šis konkrētais gadījums un kad viņš aiziet uz tiesu. Un tad es lūkšu parādīt to slaidu par reliģijas brīvības ietvaru. Un šīs tiesības, ko jūs redzat, kas izriet katram, kurš īstenot grib reliģijas brīvību, tad kā viņš to var realizēt, gan piekopjot kultu, gan paust savu pārliecību, gan propagandēt savu reliģiju. Un attiecībā uz reliģijas propagandu tas nav tikai jūs esat kristieši, sludinot savas vērtības baznīcā, bet attiecībā uz reliģijas propagandu tiešām ir cilvēktiesību tiesas arī spriedums, kas pasaka, ka katrai ticībai ir jāļauj izplatīties, nodrošinot šo telpu, kurā cilvēks var izpausties. Tad ir arī tiesības uz reliģisko izglītību, gan propagandu, gan arī kristīgo sludināšanu, arī dibināt dažādas skolas. Šeit jūs redzat šos jautājumus uzskaitīti, un zem katras no šiem jautājumiem ir vēl apakšā daudz tiesības, kas ir attīstītas tiesu praksē. Bet šeit es gribēju parādīt, ka šīs tiesības ir katram kā kristietim, tāpat arī nekristietim. Un tiesības ticēt un arī tiesības neticēt, un arī ar šo ir jārēķinās, un šie konkrētie gadījumi, kad nonāk līdz praksē, tad tā ir tiesa, kas pasaka, šis ir aizsargājums vai nav aizsargājums, šī ir diskriminācija, nav diskriminācija, ir naida runa, kas ir sodāma kā smags noziegums krimināla likumā vai nav. Un īpaši gribēju pieskarties arī to, ka tā vārda brīvība tiek ierobežota īpaši attiecībā uz reliģiskām organizācijām, ir tāds speciāli izdalīts tas pamats reliģiskā naida celšana. Un žēl, ka Ringolds Balods neizstāstīja šos piemērus, kad viena kristīga konfesija vēršas ceļ praktiski reliģisko naidu pret citu konfesiju. Tad šis pants aizsargā to, ka visas reliģijas var vienlīdz pastāvēt. Un attiecībā par vārdu brīvību, ko es gribēju pieminēt, mums droši vien, kurā brīdī var kaut ko teikt vai neteikt. Jo vārda brīvība ir vairāk, uz vērstos viedokļu apmaiņu, informācijas apmaiņu. Tad, kad ir naida runa, tā visbiežāk tiek tendēta vērstos kādu personu grupu, aicinot ignorēt šo grupu, protestēt šo grupu. Un, tas, kas, ja šī informācija izplatās, tad šī grupa, pret šo grupu var tikt pielietot vārdarbību. Mēs redzam, akcija, un tad pēc tam cilvēki vardarbīgi pret kādu konkrētu grupu. Un tāpēc, lai nošķirtu, kurā brīdī šī naida runa ir, kad viņa nav aizsargājuma, kad ir viedoklis, tad šis jautājums parādās, vai tas mērķis bija uzkuldīt pret konkrētu personu, lai pret šīm personām tiktu radīts naids vai vardarbība. Un viena lieta, ko es gribēju īpaši pieminēt, kas ir aktuāli Latvijas sabiedrībai. Pēdējais, viens no tādiem lielajiem spriedumiem cilvēktiesību tiesai lieta pret Zviedriju Veida vai
es nezinu, kā zviedriski varēs izrunāt, bet tā doma bija tāda, ka skolā kāda kristīga organizācija, kas aizstāv vērtības, dalīja skrējlapas. Un uz šīm skrējlapām bija uzrakstīts: homoseksualitāte ir amorāla, nostarp homoseksuāļiem, viņi pārnēsā, viņi ir tie, kas izraisa aidu izplatību sabiedrībā. Un vēl kaut kādas lietas, tā ir devianta uzvedība. Praktiski tās skrējlapas tika izliktas skolā, un tas, ko cilvēktiesību tiesa pateica, šī ir naida runa. Tā nav aizsargājama kā tiesības uz vārda brīvību vai reliģisko pārliecību. Un tad, kad tiesa šo skatīja, viņi ņēma vērā kritērijus vairākus, teiksim, kā tas ir ietekmējis sabiedrību, kurā vietā tas tika dalīts. Tas tika ņemts vērā, ka tā ir skola, kurā neviens no šīs organizācijas vecākiem nedarbojās. Kādā veidā šī ziņa ir izplatīta, teiksim, kāds ir šīs saukļa mērķis. Arī forma tiek izmantota. Un tiesa ņēma ļoti vērā, ka tas notika skolā, kur bērni ļoti viegli ietekmējami, ka tie ir jaunieši, un viņi pakļaujās visiem šādiem saukļiem. Un tad šo piemēru minu patiešām, lai mēs rīkojot akcijas, mums patiešām šī akcija, kas gāja par krimināla likuma 78. pāntu, teiksim, juridiski viņi varētu traktēt kā naida runu. Un ir savākt 7000 kristiešu parakstu, pēc tam vēlāk mēs šo akciju ievirzījām tādu, lai viņa ir juridiski korekta, lai nebūtu šī naida runa, par ko var draudēt krimināla atbildība. Un, es ceru, ka jūs paralēli lasat, jo es ļoti ātri laikā, man ir arī jābeidz. Bet praktiski tas ir tas jautājums un izaicinājums, teiksim, tās vairāk mums informācijai, pārdomām, kurā brīdī mēs ko runājam. Nāk prātā viena anekdote, ir labi turēt govis un cūkas, bet vēl labāk turēt muti. Proti, kad mums ir jāstāsta, ko mēs sakam un kā mēs sakam. Mums ir jāaizsargāt reliģijas brīvība, bet attiecībā pret citiem mums ir jāskatās, vai tā nav naida runa.